Tad otrā lieta būs šis te difuzoriņš, kurš noteikti redzējis savu dzīvi. Viņa ir rītīgi caurs. Šis man ir jauns. Tad šī būs otrais tāds mazais foršais upgradeīņš. Izsās, ka kāds jau iepriekš ir mēģinājis taisīt. Kāds mēģinājis šo te krakšu salikt vietā. Un šo te. Vai man dienīši, šis maksā 27 eiro. Šeit ir tas, kā izstās ar jauno difuzoru, un viņu uzlikt bija diezgan grūti, jo kāds bija ar samarazēm veco pieskrūvējis. Trešā lieta būtu noteikti nomainīt šo te stūrīti. Izstās, ka šī te bija zamšāda stūrīte, ar kur nebrauc ar cimdiem. Un viņa ir novalkājusies. Es pieņēmu, ka tam cilvēkam bija vienmēr melnas rokas, bet būsim stūrīt no 46. stūrīti, kur iztīsies krietni labāk. Tad šeit ir tā stūri, kur stāvēja uz 46. Gribēju nomainīt spoles, jo raustījās mazliet motors un šeku reku tur iekšā viss ir eļļā. Samaini arī tās gumīņas starp sveci un spoli, bet tas nemainīja to ar īstīšanos. Sapirku vēl pāris lietas mazai apkopē pirms E36 Season Closing mīta. Vispirms ielēju Liquid Moly Engine Flash, lai iztīrītu motoru. Tad padarbināju viņu kādus 15 minūtes un pēc tam ķēros pie nākamajiem apkopes darbiem. Ja jūs redzat, kas dara kaut ko nepareizi, jūs droši varat iekomentēt, jo es pats pirmo reizi cenšos salabot savu auto. Tad šeit es nomainīju gaisa filtru motoram un izņēmu veco eļļas filtru. Tad arī ķēros klāt pašu motoru tīrīšanai ar brake clean un gaisu. Šis mazliet uzlaboja to vizuālo, jo no augšpuses tur bija tecējusi eļļa ļoti ilgi un tur jau bija kādi centimetri kārtos pašu bloku no pilnībā visām pusēm. Tāda otrā diena, jo pirmajā viss beidzās slikti. Tāda izrādās, esmu iegādājies nepareizo eļļas filtru un nevar aiztaisīt šo te korpusiņu cietre, ka tur paliek 3 mm gaps, tad pārāk augsts ir šis te filtrs, tas vecais bija tur kaut kādus 4-5 mm īsāks, un tāpēc viņš derēja. Izrādās, ka šie te man nedara, kur ir mazliet garāki. Tagad mēģinu dabūt lotiņus nost, lai varētu viņus nokrāsot. Nācās nomainīt arī šos te abus dekoratīvā vāku turētājus, jo vienu skrūvējot vaļā vienkārši salūza uz pusēm un pusi palika vākā. Šis slotiņš tiek krāsots, jau ir diezgan melns. Un es gribu dabūt visus šitos te stadiņus laukā, lai varētu ielikt parastus šādus te uzgrieznīšus. Nu, skrūvītas vai kā viņas tur šāds bultu skrūvis, ja. Un mazliet esmu jau patīrījis arī motoru, kur te izstās šādi te. Nav vairs pilnībā viss nopuņķojies līdz galam, bet ir jau krietni jaukāk. Un tām ir arī laukā. Tad vienu saskrūvēju pret otru ļoti stipri un mierīgi šādus te brīnumus var dabūt arī laukā. Es tagad saprotu, kāpēc viss šeit bija eļļains, kāpēc neviens nebija nekad mainījis šo te gasketu. Es tagad saprotu, es viņus nevainoju. Tad rekur šīs te visas uzgrieznīšu skrūvītes noņem nost apkārt, viss, kas ir. Un tad esmu nopircis visas jaunas blīvītes. Un tāda rekur ir vecās, samainīs, notīrīs visu šito, ieliks jaunās blīvītes un būs čoka. Tad ar tā mēs esam noņēmusi visus šos te uzgrieznīšus nost. Katram no viņiem būtu jābūt rekur tādai metāla šaibiņai. Un tad ir šī te jaunā gumiņa, šī te jaunā gumiņa jāliek.
Bet diviem nav pilnībā nekā. Atradu rekur pāris šaibiņas jaunas, gan jau, ka derēs un būs ok. Jāizvar bija bišķi lielāks caurums, jo viņš nedara virsū, bet diametrs apkārtmērs ir vienāds. Tā kā divas šādas te uzšaus un cerams sajās. Ņemam nost vāku. Viņš īstenībā neizstās nemaz tik slikti iekšā. Ok. Vispār neizstās sūdīgi. Zolīdi. Ļoti zolīdi. Varbūt tas lipīja molijas sūds kaut ko ir iztīrījis. Kāds tas silikonektori ir izmantojis pēc pilnas programmas. Rekur skrāpējam silikonektoru nost, ko kāds ir ļoti pūlējies uzlikt, jo pilnībā viss šis vārstuvāks ir silikonā, bet labākais jau ir tas, ka pilnībā viss līkoja. Rekur viss ir bijis pilnīgā eļļā, tā kā šis te silikonektora metode nemaz šim te mehāniķim nav izdevies. Tā kā liels fū tam, kurš šo te izdarīja. Rekur esmu notīrījis šīs te sēžvietiņas. Nav nejausmas, kā viņas tā, tur, kur tās vietas. Tad nākamais ir dabūt visu šos te nost, šo te blīvīti un pilnībā visu silikonu, kas mums tur apakšā ir, jo viss ir tā kārtīgi pielīmēts, tā no sirsniņas. Šo te vāku es jau esmu notīrījis, īsumā beigās izmantoju breaklīneru. Izstājas jau tīrāk, nav tik aizdirsts, bet galvenais būtu laikam jau, lai nožostu viss šis te pasākums, bet izskatās simtreiz labāks, galvenais tikai, lai beigās ir sauss. Jā, tā kā šito esmu notīrījis, tagad ir jāmēģina dabūt tad šī te blīvīti nost, jāmēģina notīrīt visu silikons, lai tā kādu sūdu nesakrist motorā, un tad taisīsim visu ciet. Cerams nav tā, ka es nodiršu iepriekšējo cilvēku un beigās izrādās, ka tas bija iemesli, jo viss spiedās garām bija šausmīgi, bet pārbaudīsim tādu OEM metodu, noņemsim nost, uzliksim tātad te, kur savienojas tas priekšējais korpusiņš ar vidu, te priekšējais korpusiņš ar vidu un tāpat aizmurē arī tur kaut kādas, ja nemaldos, divas dažādas daļiņas, tad tur, kur savienojas tikai bloku kopā kaut kāda atsevišķās daļiņas, tur arī uzliksim kripatiņu silikonu, lai tā kā, protams, tur varētu iet garām. Tad pārējā mēs visu nedarīsim šitā ar silikonu, kā viņš darīja, redzēsim. Varbūt tiešām es kļūdos un būs baigies sūdi, ja es tā izdarīšu un visu spiedīs garām eļu, bet, to mēs redzēsim. 2 hours later. Vispār šodien ir šis pasākums, ir 28. septembris, 1:33. Mēs esam vēl garāžā un viss šis pasākums ir nost, bet beidzot ir noņemts viss tas stulbais silikons, kas bija pilnībā katrā stūrītī. Kaut kāds supermazs kriksīts, diemžēl, tika iekšā, bet tas aizņēma, cikos sāku? 8, ir 1:34. Kamēr es noņēmu visu šito nost, notīrīju visu šito sīles, pagaida tik daudz laiks. Jā, redzēsim, kā būs. Liksim šo te blīvīt virsū. Ceram, šis nav kaut kāds aftermarket sūds, kurš sadalīsies reiz vai nenosīlos pilnībā neko. Cerams, šī nav viena no tām detaļām, kur drīkst pirkt tikai oriģināli, lai viņa normāli strādātu. Ok, sāksim likt kopā. Ok, šis mazais sūdiņš ir virsū, bet tad vajag uzlikt silikonu tātad šajās te vietās, tad te, kur savienojas šie divi dažādie metāliņi un te apakšā arī, jo šeit gan noteikti var līkot, tur var uzlikt silikonu, nevis bļāņas, visu apkārt kā iepriekš kāds bija uzlicis, un idejiski tajos mazajos
iedobīšos aizmugurē divos. It kā tur drīkstot likt, cik es esmu skatījies. Liksim tad lielo virsū smilītas silikonu tur priekšā, tur un aizmieties divās vietiņās. Teorijā nekur vairāk citur nevajadzētu likt. Tagad no vidus uz ārpus ir jāskrūvē visi šie te uzgrienīši, kuriem mēs uzlikām jaunas blīvības notīrījām. Taču tās vāku skrūvītes jāpievelk vienkārši tik stipri līdz jūt, ka, tā kā burtiski stingrāk nevar, jo viņas tā kā līdz pašam galam, un tad stiprāk par to nevajadzētu spiest. Nākamais mums ir jauns eļas korķītis, jo vecais izskaties šašlīgi, nezinu, kur viņš tagad ir, bet idejas, ka viņš jauns, izstās ļoti zolīdi. Ieliksim arī jauns svecis, šāds te EGK, tas, kas Real OEM rakstīts very good. Tās slikši izņemsim vecās izties šaušlīgi. Tāpēc tagad vienkārši izņemsim vecās svecis un samainīsim pret jaunām. Iepriekš bija kaut kādas šādas, viņas visas ir nodegušas. Nekas. Būs jauns, skaists foršs. Jaunās mums būs šāds te. EGK BKR 6EQUP. Ar 4 graundiņiem. Izstās jau foršs. Cerams, strādās labāk un beigs rīstītais motors. Cerams, šī būs tā lielā atbilde, kāpēc tas motors dažreiz rīstījās un nedarbojās, kā viņam vajadzētu. Tad nākamais būs nomainīt šos te amīšu kapatam, jo šis te ir saliecies kaut kāds dīvains un viņi vienkārši čīks taisot vaļā. Viņš nevis neturējās apakšā. Viņam bija būt otrādā? Tātad es nomainīju abus šos te amīšus kapatam un uzreiz patīkamāk. Viņš tik viegli taisās ciet un tik viegli pats uznāk augšā. Wow! Un viņš nepīkst, viņš nečīkst, viņš neizklausās šaušalīgi. Kur taisās lejā. Taisās pats arī augšā, tas pats būtu jāizdara bagažniekam, bet tas kādu citu reizi, jo pagaidām tikai priekšā nopirku viņus. Uzliku šo te dekoratīvo plasmasiņā virsū. Spols ir skaisti viss apakaļ. Viss te izstās skaisti sapakots. Nopirku arī jaunus šādus te turētājus, kas tur tā kā to dekoratīvo koveriņu virsū. Kur viņi bija šeit te. Mazliet uzliku tātad motoriņam, viss skaisti izstās tādu. Šis filtrs bija tas, kurš nederēja, jo viņš bija pārāk garš, viss ir slikti. Rekurs nopirku pareizo identiski, tieši tādu pašu, kāds man bija iepriekš. Te var redzēt, tur tik daudz ir tāda atšķirība, kaut pāris milimetri, bet tie ir tie, kuri neļauj aiztaisīt ciet šo te korpusiņu. Uzliesim bišķiņu tur eļļu virsū. Tad ielēsim visu pārējo eļļu tur iekšā un būs bomba, tad varēs pirmā starta taisīt. Tātad 3:4. Esam salikuši gandrīz visu klāt. Lejam eļļu un skatāmies, kā sāksies, vai viņš vispār darbosies pēc manām mahinācijām, vai arī mēs nedodamies uz E36 season closing. Bija pilīt garām, vēl viena pilīt garām.
Noticies, piešķīlās tā kā